Rekli, tak šitas te brālīts, esot sekolīti. Uzēd nelieli, nedaudz draudzīgs tāds. Kur Sandris? Sandris nav redzams. Kur tu beidz? Tāpat ir esens, Ko puslīdz? Sakārtoju to visu, ko iepriekšējā sērijā saliku. Iepazinos ar saturu aptuveni, bet principā viss skaidrs, tuvākās lietas par rokai uzreiz, kaut kādu klīneri, tīrīšanas līdzekļi, cimdi, hidrēnas, tālāk attaukotājs, antifrīzes, eļļas, kaut kas tāds. Te vēl visādas maz šķēlīti tos visus pārējos posmus. Saliku iekšā degvielas mucā, tur ir ok, tur vieta pietiek, tur arī kaut kāds smērs un attaukotājs stāv. Kaut kā tā, tikko sadarīju traktorītim visu, ko vajadzēja. Gribu ķēdi nospriegot teleskopam nedaudz vaļīgi, ja vajag nospriegot, bet nevar dabūt vaļā uzgriezni. Nekā, rītdien tas čals būs ar to metinām un pajautošu to pasildi, lai nesagalos tā šļauka, lai pasildi pašu uzgriezni, varbūt, ka tā ir tā vaina. Jā, nevar nekādīgi dabūt vaļā. Otru var tur vāk, jānoņem nost un viss tur ir čotka. Tur jau drusku pievilku, bet jā, nevar dabūt. Visādi mēģināja. Jā, tagad šito zaļo smēri sāk lietot. Uzreiz stipri vieglāk smērēt, visur smuka arī iet iekšā. Viss čotka. Tā lēnām garā pamazām. Es vēl ir 2 lietos diskus pazaudējis. Vēl 2 ļitaki pazaudēti. Stoik rītdien. To brauks metināt. Kaut kā tā pagaidām, Viss rītdien jāpiesaka, viss ir sagādē, ko vajag. Jāuzraksta tie, tā kā plānotie remontdarbi arī. Tur saliku, kur kaut kādas eļas noplūdes jānovērš. Tur vajadzīgs mehāniķi piesaist. Tā kaut kā. Brauksim iekšā druvā. Tuliņās pabeigšu šito te reteni. Šodien vakarā vai rīt no rīta. Un tam te vēl iekšā ir kailinīti. 80 kubi kaut kādi nepilni. Un tad tur pa ceļu uz priekšu, nezinu, ka 3-4 kilometri. Varbūt mazāk, nezinu īsti. Ir arī kaileni, kas tikko nozāģēti. Un es vienkārši turpināšu ar to, lai nav pēc tam sanāk šitai cirsmai. Tā otra daļa ir pāri, tā kā purvam. Tur ir jābrauc 20 km aplis ar traileri, bet sanāk, ka es novedīšu to kaileni, tad tos 400, un pēc tam tikai brauks apkārt ar to traileri, jo tur vēl ir vairākas cirsmas, kaut kāds kailenīts un tā tālāk. Un man būs kolēģis trešdien. Kolēģis trešdien būs palīdzējis pieraut vēl nedaudz atpalicību, jo man sanāk tā, ka es te visu laiku diezgan tālu vedu to visu pasākumu, un tie kubi nav tik daudz, cik gribētos, bet nekas, reāli tas bija viss tālais gals. Jo, es tā kā jau minēju iepriekšējās epizodēs, ka nevarēja tikt vienkārši augšā tie čaļi tie kalnā, jo viņiem tie pīķi nebija ķēdēm, tagad viņas tur sametināja un iet. Un arī tas galvenais jau iemesls, kāpēc nevarēja tikt kalnā, tas ir tie sūkņi, gaitas sūknis, tur mazākās lodas, tur čalis vienkārši atslēdz un es nekur nebraukšu. Tā kaut kā, hidrauliskās eļas līmenis, viss čotka. To es vienmēr arī uzmetu pa dienu acis tur. Pārskrien pāri, var jau redzēt, vai ir kaut kas jauns vai nav kaut kas jauns. Tas tikai būtu normāli. Kaut kā tā, viss no busiņa tur. Salona arī izvāc ārā, tur bija kaut kāds vēl tur flakoni, kaut kas. Bet te forši vismaz kaut kāda vieta kārtība. Svarīgākais ir viņu uzturēt. Tas jau tas grūtākais ir. Bet iepazinies ir, jau būs labi. Saturs, kur tu rodies? Tur ir tāda situācija, kad ceļš baigi izdzīts pa baigo slīpumu. Es biju ticis līdz turienēs,
Man vienkārši, es skatos, tur slīpas, es domāju, paņemšu tā kā to duceli, tur, nav tie koki, arī vispār materiāls nav praktiski, un tur ir tā, ka es gribēju paņemt augšā, ritīgi, pēc tam noiet lejā tur uz to vietu, bet es reāli netieku, tur ritīgi sāk slīdēt virsū, tā priedē, bet tās abas divas palika dzīves, vesels, viss forši, bet baigais slīpums, gandrīz apgāzos. Iekāpt drīzāk, bet tas viss ceļš tāds. Tad es viņu tagad visu nolasīju, aizbraucu apakaļ, visu nolasīju, un tagad vienkārši braukšu no otras puses, tā kā savākšu un aizbraukšu prom pa to pusi. Kaut kā tā, kaut kas jādomā aidlietas, savādāk jau nevar. Grāvīts iztīrīts, ūdens teica atjaunot, viņa jau visu laiku bija esošs. Tas ir strauts, tur nāk, tur ir vēl viens, tur arī iet viņš kaut kur, tas tek šitā tēn, tur apgriežās un atnāk šitā te. Vienam strautam 2 tilti bija jātaisa. Šeit, tajā kompanijā, zem kuras mēs strādājam, šeit obligāti ir jāveido augstie tilti. Attiecīgi sākumā šitā te šķersām jāsaliek un pēc tam pa virsu. Un obligāti viņiem jābūt ir augstajiem ar kalniņu tādi. Un kalniņam tam visam ir jābūt apbērtam ar zariem un tā tālāk. Šeit var redzēt, kas tur bija kaut kāda masa virsū. Kaut kas tur arī tajos kokos tur liekšā ir. Tas vienkārši, lai neskalojās dubļi caur tiem kokiem un viņš arī stipri izturīgāks tas tilts. Tā kaut kā. Tagad brauc tālāk. Maziņš celiņš tur palika. Jaunoved ir un viss. Un šitāds virs un pabeigt ir un sākuši kailinīt. Kaut kā drīz arī jābūt ir zviedru metinātājiem. Knapi. Dabūja šito pievilku nedaudz. Tā viņas nevar baigi vilkt, jo savādāk pārstieps ķēdi un tad tev grūti nāks ārā un viss būs arī bada. Pa lielam šito paskrūvē vaļā un pievelk apakšiņu, bet arī nevajag daudz viņu vilkt savādāk varbūt sūdi. Tā kaut kā, un tad vienkārši izcilā streli līdz galam tā kā velc iekšā un strauji velc ārā, strauji velc teleskopu iekšā. Un tad vai tu pats var redzēt vienā leņķī, vai arī kāds tev no malas var paskatīties, kā tur īsti ir. Un tad attiecīgi tu var redzēt. Vēl vajag pievilkt, nevajag vēl pievilkt, vai arī ir pa stingru jau, jāatlaiž vaļā. Pa lielam to var darīt. Divatā ir ērtāk, bet viens arī var izdarīt. Vienkārši tad vajag paliek kaut kur šī te to strēlu, lai tu redz to teleskopu. Liekas, kad ir ok. Galīgi ciet nav, galīgi vaļā arī nav. Tas jau ir saregulēts viss, lai nav. Kaut kā tā. Būs labi. Varam likt abagai vāku. Šīs tā vairāk jauniņajiem ieteikums, teiksim, šitie, porītim šitie bleķi un vēri salocīt. Šitas, redz viņš čipa, pievelc augšu, teiksim, šito nevar dabūt. Normāli pretī vienmēr sākumā jāieliek visas skrūves, un tad tikai kaut ko ar atslēdziņu var vilkt, jo savādāk bieži vien ir tā, ka, ir auzas. Un tu vienkārši pievelcās, nevar dabūt vaļā. Tev vajag visākumā ielikt tās skrūvītes vienkārši iekšā, un tad jau viss. Pēc tam tu vari viņu valkot pirmo skrūvi, iekoriģē. Un tā. Es ielikšu tuliņās, man vajag 2 rokas, bet šitā skrūva arī jāmaina, šitā nav ritīgi. Jā, un tad vēl viens svarīgs moments ir, vienmēr pēc grāvi tīrīšanas, kaut arī, ja tu tur varbūt domā nesmērēt, jā, kas vēl par svarīgi momenti, vienmēr pēc grāvi tīrīšanas, tas kauss ir šī jāsasmērē. Visur ir dabūjis ūdeni, visur ir satecējis ūdens, un to smēri spiežot iekšā, tu attiecīgi izdzīs to ūdentiņu ārā. Tad vienkārši buks ilgāk strādās. Un arī tie paši nipeļi neizdirsīsies tik ātri ciet. Te jau sasals. Rītīgs.
lēts nāk ārā. Jāiztīra viss kārtīgi un jāsver resta zeme arī. Zemīti ir. Tā ir jau. Pēc grāviem šī ir obligāti jādara. Bleķis jāpakaļ. O, mehāniķis arī zviedri klāt. Meķinātais. Es saskaņoju ar cienīto metinātāju kungu arī to, kad var filmēt. Viņš saka, viss kārtībā, nav problēma. Un viņš pats arī filmējot. Viss forši. Tāds sporta busiņš. Viņš tīri metina. Tīri metina uz izbraukumiem. Šito arī tātad visu dabūsim ārā. Kas tāds daudz viņam arī nemaz priekšā nav. Viss priekš metināšanas tīri. Un ko stāv Eki klāt. Noņēmām to mazo tipsīti, lai vieglāk uzcelt. Un es pieturēju, un viņš apakšu piemetināja. Nu, kaut kāds pastiprinājums leķīšs arī liks, ticamāk, visu. Mēs jāpasaka viņu būs, lai viņš tur labāk. Tā kaut kā. Ir jau bēdīgs tās stoiks, bet, nu jā, ko tur nevis. Principā, jā, nu viņām tā, viņas ir divas, nu, tur uz aizmugur tieši, lai, nu, teiksim, kravu turētu. Tagad tā. Jā, man neliek mieru šī rāļļis noplodīt. Nedaudz tek cilindrs, bet neizskatās, ka viņš tik daudz tek tur. Nevar saprast, varbūt, ka tā ar šauciņu kaut kā tur iekšā čupiņā. Atskrūvēja, jau divas atskrūvēja. Un šitas jānoskrūvēja, jāņem nost, jāpalur. Karoči, visu atskrūvēja. Visu to nolikt tur, kur vajag. 910. Ir tā, ka jāizbīd ir šitas prom, un tad tikai varēs dabūt nostāt cilindru aizsargi. Nē, tas ir visticamāk tāpēc, lai nepazaudē viņu. Nu, 15-niekam tāda šķēla nav. Ja tā, viņš metina. Tikmēr jācit nost tas ledus, lai var aizdzīt līdz galam to resti. Savādāk nevarēs. Kārtībā. Tā uzmetināja arī papildus bleķis vēl. Papildus stiprinājums. Šī te abās pusēs no apakšu visu aizmetināja ciet. Tad mēģinās vēl arī dabūt šīs skrūvas. Šī viena ārā. Es te biju noņēmis vāku nost. Paskatījos, vai no šļaukas vaļā vai kas. Un it kā tā nedaudz kaut ko pilēja. Es viņu noņēmu nost, satīrīju, visu uzliku apakaļ. Tā gumija viss bija vesels. Man arī tāda štuceri nav. Nu tā skatīsies, vai, ja būs, nu, cilindrs tek nedaudz, bet skatīsies, kas tur nav. Jo mēdz būt arī, ka cilindrā kaut kādā momentā kaut kas iesprūst. Pēc tam, nu, tajā manžetē tieši, un pēc tam viņš vienkārši beidz tecēt. Tā ir gadījies, man ir lielo strēlu tā gadījies, kad tek, un jau vienā brīdī vairs netek. Nu ko, bija neliels remontiņš. 3 stundas kopā visām ķēdēm, nu, tad strēles ķēdēm, tur tīrīšana kaut kādu, nu, visu kaut ko tur sadarīt tā. Pie tā cilindra, visu ritīgi buceli notīrīt, lai var kaut kas gadījumā notiek, tad ir mērot forši ātri saprast, kur kas ko kā. Jā, stoiki ir atpakaļ, braucot druvā. It kā forši, es domāju, ka turēs un būs labi. Un ņemot vērā to, ka viņš jau būs uz pusi turējās, tā kā tagad būs forši. Es braucu iekšā uz Kailinīti, uz standārtu maršrutiņu. Preteni bija pa labi. Kailini tur iekšā augšā pa kreisi 75 kubiki. Tas jāizved un pēc tam jābrauc tur projām. Tas jābrauc kilometrus pa ceļu. Un tur ir nevis kailē tā, kā es minēju, bet rēķināšana. Kaut kā tā. Nu, pagaidām.